Nu, puiši meitenes, labu vakaru. Klausaties te mazliet atgriezos pie vecās derības un sāku atkal pārlasīt. Redziet, cik interesantas lietas, kā saka, pacēlu atmiņā. Piemēram, redziet, kur ir 1. Mūzes grāmata. Un ko es izlasīju? Kains un Ābels. Redz, cik interesantas tādas sīkas lietas, bet svarīgas un jāzina, un lai varētu citiem pastāstīt. Pirmais ir tas, kad reku rakstīts, piemēram, te ir rakstīts civilizācijas aizsākums, bet, es teikšu savādāk, 17. pants. Un Kains atzina savu sievu, un tā tapa grūta un dzemdēja viņam Ēnohu. Tas būtu sīkākais, ne par to es stāsts, bet lasiet te. Un viņš uzcēla pilsētu un nosauca pilsētu sava dēla vārdā par Ēnohu. Jā, lūk. Tātad gribēju parādīt, varbūt kāds nezināja, ka tātad Kains ir tas, kas, es teikšu tā, šobrīd paši saprotiet, ka tas nav no Dieva, tas ir no Sātana pilsētas, pilsētas ir no Sātana, tas nav no Dieva. Dievs bija radījis, lai mēs koptu dārzu, lai būtu pie zemes, lai būtu zemē, katram savu tur māja, vienalga, sauciet kā gribiet, pļava, īpašums, lai mēs būtu zemē, pie zemes un apstrādātu zemi. Un būtu savu īpašumu īpašnieki māju un tā viss, Bet redziet, grēka rezultāts pie kā noved, Tātad pirmkārt viņus izdzina Ādamu Ievu izdzina no Ēdenes dārza, grēka rezultātā. Tātad, lūk, nāve ienāca. Kains uztaisīja pirmais pilsētu un aizsāka visu šo sātanisko, es teiktu tā dzīvesveidu, jo visa pasaulē ir sacelta pilsētās, un kā mēs redzam, aizvien vairāk un vairāk pilsētās un visu, un līdz ar to antikrists drīz atnāks, un tas viss ir par rokai antikristam, kad cilvēki dzīvotais Krievijā viņu sauc čelovejņiki, šitās milzīgās mājas, Latvijā tur 12, 19, 24, un pasaulē, redziet, ir kādi debesu skrāpji un Ķīnā un kur, Tad, lūk, Sātans, lietoja Kainu, lai aizsāktu pilsētas, Vēl tad viena lieta bija tā, kad gribēju parādīt, laikam te bija, kura redziet, un 16. pantā bišķi ātrāk ir rakstīts. Un Kains aizgāja no Dieva acīm un dzīvoja Noda zemē, austrumos no Ēdenes. Arī tāds, viens bībeles mācītājs, skolotājs no Anglijas, ko es YouTube'ā skatos. Nesen arī viņš tur tādus īsus minūtes garus video liek, vai kāds cits to noteikti dara. Un viņš arī varēja šito, kāpēc es iedvesmojos tur atkal atgriezties vecajā derībā un pārlasīt un atkal sākt veco derību lasīt un daudz ko jaunu atkal uzzināt un atcerēties aizmirstās lietas. Tad viņš arī tieši šito teica, īsto rakstvietu 16. un es viņu tagad atradu, viņš teica, un redziet tā vietā, lai tur pat kaut kur ārā pie vārtiem, tur Dievs bija nolicis kaut kādus, viņš saka, pie dārza bija nolicis ārā tur ķerubus un liesmojošu, apus liesmojošu zobenu, lai sargātu ceļu uz dzīvības koku. Iepriekšējā nodaļā tā ir rakstīts.
Bet taču Kains varēja palikt turpat ārā, burtiski aiz tiem ķerubiem, aiz tā apusēji liesmojošā zobene un turpat ārā kaut kur, kā saka, ziepes sataisījuši visi tagad turpat kaut kur, būt, vai ne? Bet lēnā garā, kur visi sagrēkojuši, gāja prom no Dieva acīm, tā vietā, lai tuvotos un, nāktu, nožēlotu un prasītu piedošanu un gribētu būt Dieva tuvumā, ja? Tad vai ne, aizgāja no Dieva acīm, es pielieku vārdu projām, ja, tad lūk, ja, divas interesantas lietas un vēl trešo pēdējo ātri pateikšu, kas te sākās. Redziet, ilgi nebija jāgaida, teikts, Ēnoham tika dzemdēts tur Irats, bet Irats dzemdināja Mehujaēlu, un Mehujaēls dzemdināja Metusaēlu, un Metusaēls Lamehu. Es saprotu, ka tur burtiski dažas paudzes, kā mēs redzam, ja? Tie radu raksti. Un beigās, teikts, bet Lamehs ņēma sev divas sievas. Lūdzu, ja? Viens vārds ir Ada, bet otras sievas vārds ir Cilla. Tā kā, redziet, kur sākās jau arī kā šis viss grēks. Lēnām no paudzes paudzē, ja, un kā mēs redzam, kad tātad, ja Dievs bija radījis, Ādams un Ieva, viens vīrs un viena sieva, ja, tā pēc tām dažām paudzēm jau pēkšņi hops, tas paņem Lamehs, jau aiziet jau uzreiz divas, ja. Lūk, tā kā es tādas trīs it kā sīkas lietiņas jums palasīju, nolasīju priekšā, bet, jā, aizmirstas vai citam nezināmas, bet, turpinām lasīt.